Nu, čau! Esam podkāstā Es Lelde. Es Laura. Un pie mums šodien ciemos ir Patriks Kirkils. Kuru... Čau! Man Laura tieši prasīja, kā es tevi pazīstu. Un tad es mēģināju, domāju, un viss, ko es tā spilgti atceros, ir, ka mēs vienā Baltic Brand formā ļoti ilgi runājām. To es arī atceros, jā. Ja tu man tā pajautāt, tā arī laikam pirmā lieta. Tā arī laikam ir. Nu, lūk, un tad atkal, tagad ejot no otras puses, skatos, kas par tevi, kur parādās. Tu esi Burzmas līdzdibinātājs un vadītājs, radošais producents. Kā tu pats sevi piesaki? Kas tu esi? Tas laikam atkarīgs, kurš jautā. Es jautāju, piemēram, jo mēs neesam pazīstami. Man liekas, labākais teikt būtu tāds radošais producents. Tas tāds, kas vislabāk aptver to, ko es daru. Dienas beigās, protams, ir kaut kāds varbūt specifiskāks lietas, ko es daru, bet tāds tā kā hobby tā kā vairāk vai tādā līmenī. Tas tāds jumtzam, kā arī ļoti daudz ko var pabāst. Tā lieta, jā. Jo es ilgi meklēju arī, ko man, kad nezinu, tajā pašā LinkedInā jāraksta vai kur es pietiekumu savu pozīciju, un tas ir tāds, ko es esmu atradzis, kas tāds vislabāk fito. Dažreiz varbūt Burzmas kontekstā ir executive director. Man nepatīk teikt izpildirektors, izklausās pēc beigu finanšu kaut kādu figūru. Bet radošais direktors tāds. Jā, ļoti daudz brīvības. Nu, rekur, tu jau pieminēji Burzmu, un gan jau tā ir arī tā pamata asociācija ar tevi. Tiem, kas vispār neko nezina, kā tu izstāstītu, kas ir Burzma? Es teiktu, tā īsā versijā ilgspējīgas modes platforma, kas fokusējās uz jauniešiem. Un tad, garākā, tad jau tur varam pie kafijas pasēdēt. Bet par lieliem pārsvārdos mums tādi 3 galvenie virzieni būtu, ka mums ir Burzma butīka festivāls, kas šogad notika jau 5. gadu. Tad mums ir jauniešu tieši tā kā dizaineri, citu mākslas disciplīnu platforma Komūna, kur mēs savienojam jauniešus ar kādiem lielākiem projektiem, korporatīvo vidi un tādā garā. Un tad 3. ir šīs darbnīcas, upcycling workshopi, pop-upiņi, kas tāds. Tad tas arī ir ļoti dažādos formātos, bet tādi 3 segmenti man patīk iedalīts. Bet tas jumts tam visam ir ilgtspēja un mode, pareizi, jā? Tā ir jau aprits ekonomika, jau jāsaka. Tas ir tagad tas aktuālais vārds, jā. Es biju aizgājis kaut kad arī uz vienu fórumu, tad neatceros tieši, kur tas bija, bet tad tur bija tieši par to ilgspējību un aprits ekonomiku, un tad tur bija savākušies cilvēki, kas ir speciālisti tajā jomā. Un tad tur arī viena no pirmajām lietām, ko pateica, ka neizmanto vārdu ilgspējība vairāk. Jo ilgspējība ir tā kā lineārs risinājums, bet aprits ekonomika ir tas ultimate goals, uz ko mums jāiet. Vidē draudzīgajam dzīvesveidam. Jā. Un kā vispār tapa Burzma? Jā, Burzma pa lielam bija tā, ka mums bija pats nāku arī no pasākuma producēšanas, tieši patīk šī telpu dizaina iekārtošana, skatos, kas tāds. Un tad meklējām ar draugu, ar Miku, ko mēs tad sākām arī par to Burzmu. Gribējās uztaisīt kaut kādu vairāk konceptu, pasākumu ar konceptu, ka nav vienkārši vajadzēja tusiņš, bārs, mūzika un viss. Un tad mēs meklējām, kas varētu būt. Ļoti patikās doma, ka mēs varētu uztaisīt tā kā tieši pop-up, ka mēs pārveidojam vidi. Man liekas, tā ir tāda skaista lieta, nezinu, ka tu šādā dzīvoklī, piemēram, uztaisītu veikalu atvērtu, visu nokrāsot zilā krāsā. Tu uztaisi tādu utopisku nedaudz sajūtu. Un tad mēs atradām lokālo arī dizaineri, bet kaut kā laikam to jaunības maksimālismu mēs nedēļas laikā izdomājām, ka mēs gribam taisīt 3 dienu festivālu. Burzma butīka. 1,5 mēnešu laikā un kaut 1,500 eiro budžetās uztaisījām. Ej, tu nost! Bija ļoti labs intensīvs apmācības par 1,500 eiro. Un ko tu iemācījies? Ko es tik neiemācījos. Galvenais jau bija vispār saprast, ko tas nozīmē, cik tas ir sarežģīti taisīt festivālu, kas ir kaut kādas lietas, bet tādas laikam svarīgākās, ko es iemācījos, kad tieši tajā brīdī man bija tāds labs momentums, ka tiem jauniešiem tās humpels sāk parādīties, tā kā gāja reāli topā. Mēs sākām beidzot laust mūsu austrumu eiropiecisko stereotipu, kad, ja tu nestaigā ar brenda drēbi, tad tev nav naudas vai šis viss, kas ir tāds jau pagājušais gadsimts, manuprāt. Un tāds lietas, ka tur ir kaut kas vairāk, un ka mūs arī uzaicināja pēc tam Raimunds Elbikens uz Medicines for World Ghettos konferenci. Es atceros, mēs esam pasākums notika, mūsu festivāls bija augustā, man liekas, vai jūlijā. Un tad mūs uzaicināja, oktobrī zvanīja, kad decembrī jābūt ciemos, un mēs jau tieši ar Miku bijām Berlīnē, it's happening, kāds zvanīja, redzēja. Un tad mēs aizbraucām tur, un tur bija tā, ka
Mēs nostāstījām, vēl tie cilvēki, kas arī stāstīja, tā kā pirmspēc mums uzstāja diezgan respektabli un iedvesmojoši cilvēki. Un tad pēc tam bija Raimunds vienkārši pieaicināja mums pēc prezentācijas un pateica, tā kā, vai Džek, jāmauc, ka viņš mums atbalstīs un gribam mēs daram. Un tad, jā, mēs vienkārši sākām augt. Neesat apstājušies vienkārši. Nu, tad vairāk, tad mēs piedomājam, jā. Teiksim tā, ka pirmie 3 gadi bija, teicām vienkārši visam, jā, ideja, tā kā maucam, un tad pēdējie 2 gadi jau tā kā to piedāvā, un tāds nav uzreiz, tā kā, jā, bet pārunājies, padomā, vai tev vispār to vajag. Jā. Un arī jādomā, tur visu jau, protams, biznesa aspekts lietām, un lai strādā ilgtermiņā, lai komanda, lai struktūra ir, lai tev nav hausa jākārto. Protams, radošais hauss mums ir, un viņš, man liekas, ir tā kā diezgan veselīga arī lieta, bet, lai nav pārāk liels hauss. Tad, kad jūs sākāt to darīt, vai tev bija mazākā nojausma, ka tu turpināsi to arī pēc 5 gadiem? Nu, 6 gadi, tie pirmie 2-3 gadi arī bija tāds, bet es vairāk atapos pēc 3 gadiem tie visā. Lēnām vispār kaut kāda apziņa ieslēdzās, jau 3. gads vai jau 5. gads. Nu, teikt, sanāk, tieši sākās 5. gads kaut kur ap šo laiku. Jūlijā sāksies, jā. Tāds pēc Covid. Bērniņš, mēs esam kopā kā lielais koncerts, un mēs kaut kādi vēl bija pāris projekti, un visiem ir 5. gads, Straumē ir 5. gads, man liekas arī. Tas laikam bija laiks, kad cilvēki nocietušies pēc kaut kādām fiziskām pieredzēm, un tad domāju. Nu, gribēju list, jā. Un tur arī bija. Tev bija laiks domāt. jā. Kā vispār jauniešiem pagāja Covid laiks? Nu, es teikšu godīgi, man diezgan ļoti paveicās ar manu Covid laiku, jo pārsvarā visiem ir šobrīd negatīvās noskaņās. Es neko negatīvi nevaru par viņu pateikt. Man tieši sanāca tā, kad es tieši, kad sākās Covid, biju Berlīnē pie drauga ģimenes, un tad mēs kaut kā salikāmies, kad mēs tur padzīvoju pāris mēnešus, un pēc tam vēl mēs pa laukiem bijām, un tad jau vasara sākās, un tad mēs tos pasākumus sākām vairāk darboties. Visu laiku kā bija ko darīt, bija interesanti. Bet tā, cik es esmu runājis, un pārsvarā jau tev visiem bija jaunieši, kas ieslēdzās, kuriem varbūt bija tas depresija, vairāk sanāca sastapties un tādas sliktākām lietām. Bet tad bija tādi, kas atkal vienkārši ļoti bonding izveidoja ar saviem tuvākajiem, un tos house partijos, teiksim tā, vai bija nesaušu kuras vietas, bet bija pāris arī publiskas vietas, kuras pēc 11 aiztaisīja turas, kur varēja palikt. Un, jā, tā kā... Man liekas, bija gan varianti. Bet kur tu pats biji tajā brīdī? Jo, ja drīkst jautāt, cik tev ir gadu šobrīd? 28. 28, tad sanāk, tev bija 23, 22. Jā, kaut kas tāds. Jā. Vai tu jau biji nokļuvusi līdz kaut kādai savai profesijai, ko tu gribētu darīt, vai kaut kā tīri darbā, tirgū? Nu, man bija tā, ka es tajā brīdī biju sapratis laikam to virzienu, kurā es gribu iet. Man personīgais mērķis būtu dienas beigās gribētu būt skatu dizainers, tā kā pilnlaika. Un tas būtu, protams, es gribu nesanāks, bet vismaz ik pa laikam dabūt tāds projekts. Beidz, sanāks. Nē, bet pilnlaika, nē. Jo man būs vēl jābūt. Tad kur tu sevi ierobežo Latvijā? Man liekas, ka nē. Nu, nē, es pat teiktu, tas vairāk ir tas, kad... Man ir tagad ar to, ka tā burza ieskrējās, un tad mēs esam pievērsušies. Es arī pats personīgi savu to struktūru vai saprast, kā mēs darbojamies, lai tur tā lietas notiek automatizēti. Nevis, ka mēs vienkārši visu kaut kāds burziņš kamols rīkojas prieži, bet ka tas viss tā strukturizēti. To es sakārtoju, tur man atbrīvos, es noteicu reiz tā kā laiks iespējas. Un, vairāk ir tas, ka tev vienkārši Latvijā nav, man liekas, iespējams būt pilna laika skatu dizainerim. Tāpēc, ka labi, tu vari varbūt būt, ja tu prāta vētrē, varbūt būt privātais skatu. Uz visiem viņu korporatīvajiem. Jā. Un tad arī tikai tad, ja tu būtu daļās iekšā, visticamāk, nes, ka tev algu vienkārši maksāt. Bet Latvijā jau tev nav robežu, ne? Latvijā jau ir tas, ka ļoti viegli visu kaut ko var sarunāt un realizēt un izdarīt. Tā kā, man liekas, cilvēki jau, tā ir tāda lieta, ko man arī daudz jautā,
kā jūs to dabūjāt gatavu, kā jūs to esat, es vienkārši piezvanīju pajautāju. Tāpēc arī, kā mēs es izvēlēju dažreiz, vienkārši, kad es zinu kaut kādu lietu vai cilvēku, ir idejas, viņš piezvan, tev ir pieredze ar tām lietām, un pazreiz pasaka, es zinu, pie kā iet, nevis tur sēžu, meklēju internetā, domāju, laužu galvu, tā kā. Un tas tāds, man liekas, tāds skaista lieta ir, ko daudz neizmantošot, jā. Jā, absolūti. Vietējais ir vietējais, jā. Daudz vieglāk sasniedzams. Bet mēs vispār šo podkāstu parasti sākam ar citu jautājumu. Mēs jau aizrunājāmies. Ne tikai profesionāli, bet vispār dzīvē, kā tu jūties šobrīd, jo mūsu podkāsts sauc svārstības, kas, protams, nozīmē, ka dzīvē dažreiz ir uz augšu, dažreiz uz leju, visu laiku mainās. Kā tu esi kādā posmā šobrīd? Vai kaut kādā pārliecinošā, taisnā virzienā, vai ir visādi? Jā, tas labs jautājums. Šobrīd ir, teiksim tā, mums ir tikko Burzmbūtīgi 26 aizvadīts, tas notika pirms sanāk 2 nedēļas, jā, kaut kas tāds man. Un tad man tā pirmā nedēļa pagāja, lai, tur ir viss kaut kādi jāsavēl gala, tā teikt, tur ir kaut kādas sarunas lietas, jāizved līdz galam, jāizrunā, kā mēs tā kā noslēdzam pasākumu un tā. Tad pagājušā nedēļa man viss pagāja tiekoties ar visiem projektiem, kuriem es biju sarunājis, ka mēs tiksimies, kad es pabeigšu festivālu. Vai atkal bija, kas ir tā pozitīvā lieta pēc šī gada un arī pēc pagājušā gada, kad uzaicina tādi jaudīgi un startautiski projekti, ka grib satikties, mums parunāties, iepazīties, un tas vienmēr ir forši un exciting. Un tad bija tas daudz, un tad šobrīd jūtos tā kā es esmu pa vidu visur, kaut kur visumā lidinos apkārt mētājos, jo nav tā kā ir vēl kaut kāds varbūt tās, kas ir jāsavalk ar festivālu. Man šobrīd ir nolicis vai pašam arī galvā ir kaut kādas 100 idejas, ko varētu tālāk darīt. Un vēl neesmu līdz galam atgulējies, un es varbūt mentāli atkopies, bet tā kā fiziski joprojām es jūtos ļoti nogurs. Un tad tagad man ir vienkārši jāvelc kaut kādas pāris dienas, kad es apsēstos un saliktu to savu plānu, un arī kodai burzmai, kodā ziņā ar komandu izrunāt plānu, ko mēs darīt tālāk, un tad tas jau iedod gan jau to clarity. Kāda tev vispār kopumā ir sajūta par tavu dzīves ritmu? Vai tev šķiet, ka katru dienu vienkārši aizlido, vai tev ir laiks pišķi atpūsties, apstāties, vai tu par to vispār nedomā? Es laikam vajadzētu par to vairāk domāt. Nē, man ir tas, kad pat cik tie projekti ir salīdzinoši dažādi un pat cik daudz, kas notiek pasākumu industrijā, tad ļoti bieži sanāk, nezinu, kaut tādā brīvā atmosfērā, vai, nezinu, pasaistēt ar to pašu aliņu, vai kaut kur stēris pasēdēt, parunāt, pamātāt idejas, vai parunāt par projektiem, ka tie nav, mums nav nekad tādi rēti, bet tādi formāli mītingi, tā kā salīdzinoši rēti ir, un tad tas tā kā baigi savijās kopā ar visu to dzīves dienas beigās. Bet tagad es gribu, ja es vairāk sāku pēc festivāla viens no mērķiem pievērsties atkal privātajai dzīvei. Tā nebija pārsvērša. Jā, tev izklausās, ka tas darbs, tā izplūst dažādos formātos un laikos, un tas nav gluži tāds 9-5. Jā, tas, ka viens ir labi, viens varbūt arī tas, ka formātu, kādas tiek par to runāts, vai kādas tās situācijas ir, tev nav tikai aizies office, un tad tu kā tur par to domā, tur to. Un ka tā diena ir ļoti ikdienas grafiks, jo dinamisks ir gan fiziski, gan mentāli. Bet izskatīt domu. Kāds bija tos jautājums? Par to, ka izplūst. Jā. Un man ir atkal laikam tā problēma vai laba lieta, bet es varu sēdēt, nezinu, dīvānā vai dušā, vienkārši pēkšņi ir ideja. Tā kā man uzreiz vajag paņemt atrast telefonu, pierakstīt. Jo tur mums teikt arī par to koncertu, ka mēs taisījām tur Night Festival, kas bija afterparty dētam Butīgu festivālam, tur arī gribējās kaut ko interesantāku izdarīt un ar to kā to galveno elementu vai koncertu, tā kā programmu, tur mēs labi tur to skatos dizainu, mēs uztaisījām nestandartu, mums nebija frontlight, backlight, kā visur ir, bet tur ar tādiem LED stripiem izdarījām visu. Un tad atkal par to headliner arī mums, piemēram, nav tur kaut 5000 vai 10,000, lai ņemtu kaut kādu visiem zinām cilvēku, bet es vienkārši dušā aizdomājos par to, kad rekur paņemam Latvijā, neviens nekad nav taisījis mūzikas producentam koncertu. Un tad, kā piemēram, es aizvienojos, kad ir Metro Boomins, gan jau zinās hip-hop pasaulē,
Un tas iedomājos uzreiz, ka varētu Prīsetu uzaicināt. Viņš taču sastrādājies ar principā pilnībā visiem hip-hop māksliniekiem un arī plašākā spektrā. Un tāds aktīvs, tas gribētu teikt, viņam tāds labs momentums ir. Uzrunājām viņu un jā, viņš piekrist. Jā, bišķi izvilkt ārā tos cilvēkus, kas it kā ir aizkadrā, bet reāli dara ļoti daudz. Jā, man liekas, Latvijā vispār tā problēma, ka tev visiem vienalga kāda veida festivāls ir, tad vienmēr vajag būt beigās koncertam, kur ir visiem tā kā zinām grupa. Bet kāpēc mēs to šovu pēdējo elementu nevaram taisīt? Nezinu, tas, ko mēs arī taisījām, mums bija Dance Battles sadarbībā ar Jordan Brand, kas bija tā kā tiešām tāds foršs, kur mēs atdām no Eiropas labākos dejotājus, no Japānas dejotāju, un ka tas ir tas šovu elements, ar ko mēs pabeidzam festivālu. Tas, starp citu, bija riktīgi krūti, un es biju aizgājis, un es vispār nekad nebiju skatījusies Dance Battles, un man tā kā, nulli interesi par to. Un es biju kopā ar meitu, viņai bija tieši vārdiena, un viņi man ievilka tajā pirmajā rindā, kur tur sēž burtiski vienkārši tā, uz tā dancefloor tur sēž. Ak, Dievs, kā man patika tas viss, tā enerģija. Man liekas, tas ir arī, baigi labi, ka tu to, tā kā nes iekšā, un tieši ar to domu, ka, šis nav darīts, tieši tāpēc tas ir jāizdara. Jā, tas viss, sorry, tev paturpinot, pēc tam izklausās kaut kas, kas nekad nekur nav redzēts, vismaz no Latvijā. Ne Latvijā, jā, tas Bet ir labi, ka tas tad top un ir tā. Jā. Un tu jau arī tā pieminēji, šī ir tāda Latvijas problēma. Kāds vēl Latvijas problēmas tu esi novērojis? Festivālam gatavoties diezgan daudz novērot. Man liekas, labi. Ko var uzlabot? Daudz ko var uzlabot. Piemēram. Labi, uzreiz, ko tad noteikti, ko es gribu teikt, kad mums šobrīd tieši runājot to pasākumu industriju, pieņemsim, labi, to fashion shows mums pirmā diena, tur viss bija super, mums bija sold outs, mēs visi izdarījām, nebija nekādas problēmas, bet tad otrajā dienā mēs vairāk taisam, tā galvenā motivācija ir taisīt šo dizaineru showroom, tā kā tirciņu. Tāpēc, ka tā ir tā ideja, ka tev tiem jauniem dizaineriem viņus nevar, viņus grūti ir atrast, viņiem maz sekotāji, vai tu nezini vienkārši, kur skatīties, teiksim tā. Un tad ir iespēja tiem cilvēkiem viņus satikt un arī pašiem dizaineriem parunāties potenciāliem klientiem, vispār tā kā to pirmās interakcijas dabūt. Un otrs ir tā mūsu apsaiklinga darbnīca, kad tas ir tā kā, par ko mēs esam, kas mūsu galvenā lieta, un tad to mēs arī tur izliekam. Tas mūsu krekliņš. Jā. Tieši tur arī tapis ar sirdspriedi un teksts ar ploteru tehniku. Un tad šīs lietas, kas arī forši custom designs un var izveidot kāds sev. Un tad mēs to apaudzējam tādu festivālu laibu, ka tur mūsu, protams, sponsoru partneru aktivizācijas parādās, tad ir kaut kāds piesaistam jauniešu organizācijas biedrības, lai viņiem dot arī kaut kādu lielāku platformu. Jā, un tad, kad tu taisi to visu festivālu daļu, arī to afterparty daļu, tad atkal mēs uzreiz ejam konkurējam ar citiem pasākumiem, vai ne? Jo tad kā mēs izējam ārā no tā fashion show daļas. Un tad tā lielākā problēma, kas ir šobrīd ar tiem pasākumiem, tas ir daudz tev, ko darīt piekdienā. Man liekas, kā uz tiem cilvēkiem, kas regulāri iet ārā, uz kādiem 5-10 cilvēkiem ir pasākums. Un tad ir tā problēma, ka tev vienkārši nevar piepildīt nevienu venju līdz galam. Un tad vēl tam visam pa virs tagad tās pašvaldības arī, kas sākās pēc Covid laika, paskatīties, kā tagad svin pilsētas svētkus. Jā, bezmaksas. Un viņiem iedot ar budžetu, viņiem kaut kāds 200,000, viņiem ir vienalga, viņi atstīs viņu, vai ne? Jā, viņi to tērē pilnīgi citādāk. Jā, viņi tā kā viņi ir tērē, viņi nedomā, vai tā lieta, vai viņi tur ieguldot nes atpakaļ kaut kādu finansējumu, vai ne. Un tad, mums jau īpaši jaunieši konkrēti kaut ko tādu, tas vienkārši nereāli. Un tad tā ir tāda lieta, kas ir, man liekas, ļoti liela problēma, ko arī visi jau zina, bet īsti tā kā ir forši, ka viņi to rīko, bet tad atkal no pienskotas valsts puses padomāt, vai, es nezinu, cik tas ir veselīgi pašai vispār visai industrijai, un kas notika, teikt, labi, piemēram, šogad vēl ir pirms vēlēšana gads. Jā. Tu redz to. Jā. Un kāds būtu tavs ieteikums kaut kā savienoties? Es domāju, jā, varbūt kā vairāk par to parunāt vai sadalīt kaut kā. Es neesmu tik ilgi, es nezinu, cik ir reāli kaut kāds naudas un kā tā struktūra, tā kā lielā bilde, kā viņi tiešām strādā. Bet kā tie cipari ir, bet kaut kā vienkārši apsēsties, sēdēt pie viena galda un sadalīt kaut kā tās lietas.
nezinu, sadalīt dienas, kurās tas ir pilsētas svētki, vai piemēram pilsētas svētki, tad tas ir tikai sestdienā, piekdienā ar privātie, es nezinu, bet tā kā gan es runātu, komunicēt, kas latviešiem problēma. Ļoti interesanti, jo pie mums bija Sergejs Timoņins, kurš atkal strādā kino pasaulē, un viņš arī minēja, ka ļoti liela problēma nozarē ir tā, ka vienkārši nesarunājas, nesnāk pie viena galda un neveido, tādu normālu sarunu, bet katrs kaut ko savā stūrītī ņemās un darās. Tā ir, tāpēc arī man patīk tā doma, kad mēs tajā mūsu festivālā mēģinām aicināt pēc iespējas vairāk kaut kādus aktīvus radošos jauniešu organizācijas, jo tad arī mēs uztveram to kaut kādu kontaktu un ir tas networkings, interaktošana vienu ar otru. Jums jau arī daudz ir kaut kādi, es zinu, pēc festivāliem, kur es pats arī, es piedomāju, pieņemsim mēģinu, kur es ar kādu runāju, kad es pienāk klāt, es tā kā pateikt, nevis vienkārši tur čau Aimils Artūrs, bet uzreiz pateikt, ko viens otrs dara. Jo es zinu, ka man visticamāk minūtes laikā, ja būs kāds pasaules kaut kur būs jāskan tālāk, bet lai viņiem mums paliek saruna veidojas. Kaut kāds konteksts ir iedots, un jā. Bet tava komanda ir pamatā arī jaunieši, vai ne? Jā. Es esmu vecākais mūsu nevis festivāli, bet tāds, ko mēs darām ikdienas ārā procesos, tur es esmu vecākais. Un auditorija, kur apmeklē? Mums ir tā, ka mums ir kā mēs par tiem jauniešiem runājam, bet tas ir vairāk tā, ka jaunieši, kas ir pieņemsim no 18 līdz 24 aptuveni, kad viņi ir vairāk, kad lai viņi ir tie, kas veido to saturu vai to, kas tā kā notiekās organizē, bet mums nāk arī tajā pašā Instagramā sekotāji, tas, kas ir tā otra grupa no 25 līdz 34 vai 32 kaut kas tāds. Viņi ir tikpat daudz, cik 18, 24. Un tad mēs viņus vairāk redzam, ka viņi ir tie, kas varbūt atnāks tiem pasākumiem, apmeklē viņus, bet ir jau no tās grupas arī kaut kādi cilvēki, kas arī parādās, tā iesaistās. Beig daudz visādi stereotipi ir par jauniešiem, ka rekur tur mūsdienās viņi tur vispār negrib strādāt, visi grib būt priekšnieki, tur tas un tas. Kas ir tas, ko tu izjūti? Gan varbūt no komandas, gan arī no citiem, ar ko tu strādā kopā? Man liekas, galvenā problēma ir, kad, tā, kā es to redzu, kad ar tiem sociāliem tev tagad tie jaunieši redz, cik tur tas pelna naudu, vai cik tur tas, vai tev ir kaut kāds viens jaunietis, kurim ir sagājis, vai kāds, kurš Amerikā dzīvo, kur, zinu, tur citas naudas un citā pieeja, kurā Ņujorkā īpaši, un viņš pasaka, kur es tur uzstāju, ka man vajag tādu samaksāt, man arī samaksāja, un tad viss pārējie pasauli izdomā, ka viņi arī tā var izdarīt, un tā notiksies, un tā nenotiek. Un tas, ka vairāk, ka tu izdari vienu projektu, pieņemsim arī kāds, zinu, tur vēl no citām organizācijām stāsts, bet izdaram kopā vienu projektu, viņš ir veiksmīgs, un tad visiem liekas, visi viņš anlokoja, tā kā tagad, būs, tad man ir jāņem darbā pilnu laiku, man ir jāmaksās, tad tu visi zini, bet, tā kā realitāte tāda, jo es arī, pieņemsim, kaut kādus pirmos 2-3 gadus es visu laiku vienkārši prasījos, gāju pa brīvu strādāt, praksēties, darboties, lai to vispār, tu dabū kaut kādu pieredzi un kaut kādu properu darbu. Jo ar visu kaut kādu ekonomisko situāciju, tad zinu, ka jauniešiem grūti ir darbu atrast vispārīgi. Un tas vairāk, kad labi saprotu, ka tu jautā, bet tā kā, man liekas, ir pazudis tas humbleness, teiksim tā. Un kad vienkārši, labi, tu pajautā, vienkārši pasaka, nē, un tad viss, tā kā tu turpini nav, bet tur labi visai projām vai kaut ko tādu, ka negrib darīt. Kaut kā, emocionāli. Jā, vienkārši, tā kā, tev īpaši paši, zinu, tā kā radošajā nozarē, ir viena projekta izdarot, tā kā vispār nekas. Es zinu, tev liekas, tagad būs piedāvājumi, bet tā nekad nav. Tā kā viena no 1000, varbūt tā ir rētā gadījumiem, tev tā ir kā aiziet. Un tu pats arī saskaries ar kaut ko, ka tev saka, rekur, tu jau tāds jauniņš, ko tad tu? Vairāk nē. Vairāk nē? Tas to izmainīja. Man liekas, jau viens ir, tas, ka teicu jau to īpaši, radošās iniciācijās, tur, kur strādāju, tad tu zini pa burzmu, visi arī redzēja, ko mēs teicu izdarījām, nevienu vairāk tā kā nav jautājumu, vai tā kā mūs jau uzskat kā partneriem, kā spēlētājiem. Bet 5 gadi pagāja. 5 gadi pagāja. Pirmie gadi jau arī tur sāja, tā kā, es pat, 4 pagājuši gadi jau bija citādā, bet pirmie 3 festivāli noteikti bija tādi, ka vienkārši mums tur iedod vai panāk pretīm, tā kā, jo mēs atnākam, mums deg acis, mēs tur arī ritīgi maucam un daram un iesaistamies, un tikai tāpēc, ka jaunieši vajag atbalstīt, tāpēc arī iedod. Nevis tāpēc, ka tā kā mēs tur esam kaut ko nebijām sev pierādījuši šajā laikam tā. Jā. Un tad, kad, jo
tu dari tās lietas, ko te neviens nav darījis. Varbūt dari viņas ar mazāku pieredzi, un tad, kad tev ir kaut kāds brīdis priekšā, kad tu svārsties darīt vienu vai otru lietu, kas tev palīdz pieņemt lēmumu? Pēdējā laikā tas noteikti ir arī finansiālais faktors. To man esmu iemācījies, vienkārši to vajag. Tieši es pats tur iešāvu kājās jau kaut kādas pirmās reizes. Un tāpēc ir, tā kā arī tik forša ideja, bet tev jau jāliek kopā ar cilvēku komandu un vispārējais, tā kā. Bet galvenais, es pat nezinu, es teicu, laikam ir, atkarībā no tā festivāla vai projekta, pirmkārt, tagad mēs esam pamēģinājuši daudz dažādas koncertus, nezinu, vai tie ir pop-up vai kaut kāds veids sadarbības to. Un es vienkārši zinu, pirmkārt, vai mums tā kā pašam ir interesi to darīt, vai kāds būs tas atsitiens, vai rezultāts gan kaut kādā mārketinga, skatījuma ziņā, vai kaut kā tā pievienotā vērtība. Un, tā kā radošās industrijās jau tas tā ļoti daudz faktoru, un tie projekti tik dažādi ir, kad katrs tā tiek atsevišķi vērtēts, nav laikam tāda viena formula. Bet tev nav ienācis prātā, iešu kaut kur strādāt? Es esmu, īstenībā, pēc šī gada, es nezinu, kāpēc šo gadu festivālē mums bija tā, ka pagājuši gadu es jūtu, kad tā visa komanda un viss kā uz vienu sēlu, kurš tad vienmēr ir kaut kādas aizsargs stāsts, bet tas, man liekas, ņemot vērā, ka mums daudz ir jauniešu vai arī tie paši praktikanti, tā kā tas vienmēr tā būs, to jārēķinās. Bet, kad man, pagājušajā gadā mēs tiešām bija tā, ka pēc festivāla mēs esam visu coverojuši, viss tā kā bija izdarīts, protams, tur kaut kāds jākais tāds aizsargs, bet tā, ka mēs esam atraduši to formulu, tad šogad atkal, es nezinu, bija tik ļoti daudz problēmas, bet problēmas, labi, arī tur pāris kaut kas arī iekšēji, bet bija ļoti daudz problēmas, kas nāca tā kā no trešajām pusēm. Tā kā faktori, ko mēs nevarējām ietekmēt. Jā. Un tad, kad cik tas grūti tas viss nāca, un tad man pēc tā festivāla pirmais bija tāds pats faktoris, tā kā. Ko es šo daru? Tās trešās puses, ko tu nevar ietekmēt, demotivējoši, jā? Vienkārši, zini, tu visu saliec papīru, tu izdari visu, kā vajag, un tāpat tās nesanāk. Vai tāpat tās ir kaut kāds liels fuck-ups. Un tas baigi tādā ziņā demotivē. Bet, protams, tu to visu tur absorbēji, uztaisi analīzi, parunājies ar kaut kādiem departamentu vadītājiem, cilvēkiem, arī cilvēki, kas tur no malas, bet, tā kā nevis tur, kas jau atnāk, patīk tik forši, bet, kas ir industrijas cilvēks, tā kā jau redz, un tu viņam iedod kaut kādu insight, bišķīt, viņš tev vēl pakomentē ar savu pieredzi, tad tas sakārtojās, tā demotivācija pazuda, arī tas, ka tiek kaut kādi piedāvājumi vai objekti, tā kā tas potenciāls, ko mēs no tā tālāk varam darīt, tas arī kaut kādā ziņā dod motivāciju, bet tad vienkārši arī šis jau šobrīd ar to 5. gadu jūt, kad mēs teicu, labi, mēs paņemām to dance battle startautiskā līmenī, tas bija pirmo reizi, tad mēs tur ir šautāts Retail Live Rīga, kad viņi mums palīdzēja atvest influencerus arī no Kopenhāgenes pilspējīgi mot. Tad tas arī pirmo reizi, vispār kā tam pieiet, zini, tā kā nav pieredze, kā to darīt, to jādomā, cik tur jautāt, kur viņu vest, un kaut kādas tādas lietas. Un par to dizaineriem, un tas tā modas skatu. Kurš mēs daudz ko darījām uzreiz 2-3 līmeņus augstāk, un tas atkal bija tāds mentāls liels sloks, kas tev vienkārši jāieplāno laikam laiks, ka tur būs visādi lēmumi pirmo reizi mūžā jāpieņem tādas lietas. Tas nav tāds vienkārši atnāca, kur tu izdari tā kā ABC. Kur mēs šo jautājumu esam darījuši visu laiku un ejam par to daudz nezināmā. Es klausos tevis stāstītajā un domāju, ka, lai kaut ko tādu organizētu un darītu, ir riktīgi jāredz tā jēga tam visam vai kaut kāda pievienotā vērtība vai vispār kaut kādas vērtības. Kas ir tev tā galvenā ticība tam, tajā, ko tu dari? Atmetam tur finanses, kuras pirmajos gados tāpat, cik saprot, baigi nebija. Bet kam tu tici tajā visā un jūti, ka jā, šis ir tas, ko es gribu darīt un turpināt darīt? Man liekas, tur laikam tādi 3 faktori šobrīd, kas man nāk uzreiz galvā. Pirmais ir, es personīgi uzskatu un ticu, ka tā aprits ekonomika, vispār tā kā domāšana. Es teicu arī braukšu trešdien uz Kopenhāgenu, atkal tur festivālu 3 Days of Design. Bet es tur pēdējā laikā aizvien biežāk cenšos braukt, jo, kad tu redzi, kā cilvēki, ka viņiem pašsaprotam ir šī visa, kā tu domā, kā tā šķirošana, ka tev viss tā infrastruktūra ir uzbūvēta par to, ka tev nav kaut kāds liels banner reklāmas, tev viss ir organizēta arhitektūra arī. Tev nevajag būt
fancy kaut kādām mājām. Vienkārši viņas ir kārtīgi uzbūvētas, ilgspējīgi uzbūvētas. Viss tā domāšana, ka tu vari tā dzīvot. Tā kā, un kad tas, es domāju, tas ir tas end goals, un tā kā eventuāli tev, ja tu to neaizies, tad tu vienkārši nogalinās savu valsts pilsētu un pārējo. Tas nav ilgtermiņa risinājums. Un tas ir tāds viens faktors. Otrs ir, kad man vienmēr ļoti patīk strādāt ar jauniešiem, jo tas ir, viņi nav vēl sačakarēti ar korporatīvo pasauli un kapitālismu. Un viņi parakstās trakām idejām, kur es pateikšu kādam tā kā, nezinu, gados vai kādam emoji, viņš vienkārši pateiks, jā, cute. Un tad trešā lieta ir, kas man tieši Latvijā dod motivāciju, piemēram, to, kāpēc arī, daudz ko draugi ir aizbraukuši vai teica, šitajos gados kaut kur citur darbojās, kad tieši to festivālu taisīt šeit, jo, pieņemsim, šeit sarunāt, nezinu, tās pudeles, vai šeit sarunāt, ka mēs gribētu kaut ko, nezinu, tur dedzināt vai kaut ko ekstrēmu darīt, tā kā tu visu var izdarīt. Tās atļaujas saskaņošanas, tu vari daudz ko traku darīt. Un atkal, ja tu, pieņemsim, būtu kaut kādā lielā pilsētā, es tur pat negribu iedomāties, kas tur vispār, vai tu kaut ko sarunāt, atļaujas, kaut kādas īres, maksas, viss, šitās te lietas. Ja te tev, tu, nezinu, tu brauc, redz kaut kādu foršu spotu vai vietu, kur tev ir ideja, gribētu kaut ko realizēt, palielam visticamāk 2 zvanu attālumā, ir tas cilvēks, kam pieder tā vieta. Jā. Un tas tāds skaistums, jā. Un par trakām idejām, ko tu uzskati par savu trakāko realizēto ideju? Laikam basketbola krāklis. Pastāsti par to. Mums bija, es pat teicu, mums bija tāds, ka, es pārēsies zinu, ja es redzu iespēju šajā gadījumā, es zināju, kad mums notiek, tas bija Eiropas čempionāts. Basketbolis. Jā, FIBA čempions, nebija pasaules. Labi. Tik daudz jau, kas notic kopš tā brīža. Bet, basketbolu pasākums, sacensības. Labāk. Es šo situāciju neizglābu. Sorry. Ļoti pasaulē zināms notikums. Rīgā notika. Fuck, man rakstīs par šim. Labi. Turpinām par krēklu. Es zinu, ka viņš notiek, un tam mums bija tāds, tā kā, ka jāizdomā kaut kas, ko mēs varētu darīt tā ietvaros, jo būs tas visibilities. Un mums ir Burdas salons, ir kā partneri, viņi atbalsta ar tehniku, Bernīnas tehnika, kas ir Šveicē ražot šūmašīnas numur 1 pasaulē, tas ir tā kā arī ļoti liels atbalsts visam. Un tieši, kad dizaineri vienmēr ir priecīgi strādāt, kaut vai vienalga, kur viņi ideja liekas trāk, bet viņi zina, ka mašīnas būs tādas, kas var pavilkt to. Tad es vienkārši zināju, ka mēs gribam kaut ko taisīt, jo es gribu to Bernīnas, viņiem Šveicē ir kantor, tā kā headquarters un kaut kā mēģināt, tur startautiski iet un kaut ko veidot viņiem tālāk. Un te mēs domājam, ko varētu darīt, un tad manam brālim bija ideja, ka varētu uztaisīt, ka kreklu uzšūt, lielāko basketbola kreklu pasaulē. Un tad mēs to visu parunājām, salikām, kad uzšūt sanāk salikt kopā ļoti daudz basketbola kreklus. Šajā gadījumā tie bija apmēram 400-500, ja es pareizi atceros. Un no viņiem uzšūt Guinness pasaules rekordu krēklu. Ar to Guinness pasaules rekordu mēs tur arī sazinājāmies. Tā komunikācija no viņa puses arī tāda nav baigā ātri, teiksim tā. Bet sanāk, lai dabūtu to Guinness pasaules rekordu, tur jāpaņem reāli īsts basketbola krēkla modelis un jāuztais 1-1 ar visām šoviem replikām un to visu. Okay. To mēs, protams, arī sākām saprast, kad jau projekts bija sācies, pa kas uzreiz sarežģīts. Un, tas pateicu šo ideju kaut kādiem cilvēkiem, kurus zināja, kuriem ir varbūt jau industriāli lielāko vai kaut pieredzi, viņiem sanī teicu. Viņi diezināti mums saka, tā ir Rīgas pašvaldība, tad mēs dabējām kaut kādu finansējumu no Bernīnas, mēs dabējām kaut kādu finansējumu no pašvaldības, un tad mēs mūs ielaid iekšā 3. ģimnāzijā. Jā, dizainers uzrunājām, tad tur viens kas bija galvenais dizainers, viņš tur vēl iespējams aprēķināja, ka to krāku vajadzēs šūt 2 mazāk dienas nekā īstenībā bija. Un, bet, tā tu mācies vēl nedēļu no procesa. Un tu beigās mēs 3. ģimnāzijā kaut kādu nedēļu no vietas tik šūts tas krēklis, un ielīda, man liekas, tā kā tieši tajā zālē iekšā. Un tu beigās bija tā, kad mēs... Tā jau bija, man liekas, čemps, bija sācies, bija pirmās 2 spēles grupas nospēlētas,
Un mums teica sarunās tā svinīgā atklāšana, ar visiem mēdījiem visu. Un bija tā, ka mums jābrauc pie brīvības pieminieka. Ir tas 90 sekundes, viņus parasti kaut 7:30, man liekas, ir tā tieši šādi. Un mēs palielām kaut kādas, 4, 5 varbūt bijām iekrāmējuši būsā to krēklu. Tas, ka tā kā tika pārbeidz šūt, bet tur vēl tā mazā lietiņa tā zāle jānovāc. Viss kaut kādas tas lietas. Mēs vēl esam jau tur kaut kādā transa stadijā iegājuši. Un tad es nekad neaizmirsīšu to, ka mums ir jāiebrauc ar to Citybee busiņu pie brīvības pieminieka. Mums ir jānoliek tieši precīzi, tā kā kādu, lai viņi atrulētu, lai viņš pa vidu ir. Jā. Jo, ja mēs viņu teikt vilksim, pa to asfaltu, viņš jau uzplēsīsies un kaut kas tāds. Un mēs tur arī, tāpēc tas arī paņēma laika, vai ielu busā, mēs tur kārtīgi pārdomājām, kā viņi sarulēt, salocīt. Jā, tu mēs aizbraucam, noliekam. Protams, tajā video mēs visi izskatījāmies nereāli svaigi izgulējušies. Sācies vēl Toms un Čoms, viņš izstījās vispār. Bet mums jau bija, dažādi, arī nav pirmā reize, kad es 2 stundas pagulējuši televīzijā. Bet, starp citu, šogad uz Butīgu festivāls arī bija maz gulējis, bet uz to rīta panorāmu tur es biju. Nevarēju redzēt, jā. Bet labi, Bet jā, vienkārši arī pabeidzot to krēklu. Un tad bija pa lielu, mēs viņu izklājām, trāpjām, viss tieši tā kā vajag. Un tad man bija tas, kad man teica, ka vajadzēs palūdzt pēdējā brīdī, vai es varēšu pieteikt FIBA direktoru, tā kā čempi direktoru un mūsu Rīgas mēru. Un tad arī, izīt, tā kā, bet tad sāk skatīties tā kā 15-20 minūtes pirms, tā kā būs tā uzruna jāveic. Tur jau ir savēkšana, tur bija pilnībā visi mēdī, kas mums Latvijā ir. Un tad bija tāds vienā brīdī, tāds, fuck. Stresiņš. jā. Un tad es zinu, to neesmu gulējis, man nav nekas daudz jāpasaka. Un tie uzvārdi nav sarežģīti cilvēkiem. Bet, kad tu neesi gulējis vai no tā stresa, kaut ko nočaukot, norostīties, tad to bija stress. Bet viss bija labi, viss izdarījām, viss bija smuki. Savčājāmies, pafilmējāmies. Un runājot par ilgtspēju, kas ar to krēklu notiek tagad? Viņš ir smuks sarunāts, stāv noliktavā. Mums bija sākumā ideja, ka mēs varētu taisīt kolociju no viņa pēc tam tālāk. Vēlreiz pārstrādāt, kaut kur citur transformēt, jā? Jā. Un par to projektu mēs arī uzzinājām, ka kaut kāds vairāks potenciāls partners ieminējušies, bet tas tāds palicis nolas malā. Bet tas krāks tā kā stāvs jūt arī, ka varbūt tādām lietām vajag bišķīt, lai paiet laiks, un viņiem būs lielāka pievienotā vērtība, atkal kaut ko izvilkt ārā. Un otra ir vēl ideja, bija doma, kad viņš teica, mēs viņu tajās čempionu laikā tur aizvedām uz parkā izklājām, pie Arēnas Rīgas izklājām. Mēs bijām vienā Ghetto Games Forget the Winter pasākumā, izlikuši arī pie grieztiem. Es viņu pacelt viens pats rokās to krēku, bet tik viņu izklāju, viņš ir tik masīvs. Un tad man pēdējā ideja ir, ko mēs sākām runāt, ka varētu mēģināt ar kādu tekstilu tīrītāju vai kādu, kas ir veids tīrāmiem līdzekļiem, ar viņiem kādu kampaņu uztaisīt, un tā kā viņi varētu izlaist iztīrīt. Jā, kaut kad jau tas būs jāizdara. Jā. Un par basketbolu runājot, tu pats esi spēlējis basketbolu, vai ne? Jā, 13 gadus. Teicu, spēlēju entuziastu līgās vai tādā entuziasmu līmenī, teiksim tā. Un cik tālu tu biji ticis ar šo sporta veidu? Man bija, es senāk spēlēju Daugavas sporta namā, no 3. līdz 12. klasē, pēc tam es tur paspēlēju, kamēr bija Nīderlandē, Anglijā, ārzemēs, arī komandās. Bet par to Daugavas sporta namu mēs spēlējām vienā komandā ar Kristeru Zoriku, Artūru Strautiņu, Artūru Žagaru. Visi tēt ir izlases spēlētāji. Man tajā brīdī likās, ka sievieši sūdīgi spēlēja basketbolu, bet pēc tam, kas aizbrauc, dižādi spēlēja vieniem no labākajiem Latvijā. Tāpēc likās, ka sūdīgi spēlēja. Tas konteksts ir svarīgs, jā. Jo atkal tajās universitātēs tas jau ļoti palīdzēja, jo es tiku uzreiz pirmajā komandā, un tad uzreiz, ņem līdzi to stāstu, uzreiz, ievelk iekšā tajā skolas dzīvē, un uzreiz pie arī veterāniem vai tie, kas jau tā kā zina visu to skolas dzīvi. Un, jā. Es vienkārši sapratu jau pirms vidusskolas vecumā, ka tas būs tāds, es negribu iet to sportu profesionālo ceļu, jo daudz labāk patīk ir galva pelnīt naudu, un ka tu vari brīvība ir daudz lielāka.
Bet sports tāpēc ir ļoti svarīga lieta, un īpaši, kamēr ir tas no rudens līdz pavasarim tas laiks, tā kā man ir svarīgi, ka vismaz reiz nedēļā var paspēlēt basketbolu, jo tas veids, ka tā ir mana meditācija, teiksim tā. Jā, kā tu atjēdzies no viss tā, ko tu dari? Pārsvarā sports. Tev ir arī Rīgā Run Club Krekliņš. Yes, draugi. Vai tu Bet man pats arī nepatīk skriet? skriet. Bet tu biji tajā pasākumā, ne? Es ievērsos viesmēs. Kāpēc tu ieverzies? Nu, tu esi, kad mēs bijām, man pēcināja, kā partneri, kas bija ļoti forši no Ines puses, pastīties, kā tur mēs bijām uz Naiku, kur viņi stāstīja par nākamā gada plāniem, sanāca satikties, parunāties par savu, kā tur viss notiekās, tāds foršs krūtis izbrauciens. Bet to viņi vienkārši piedāvāja tur sarunā, kad kur viņiem otrdien tas Pegasus 42 kaut kāds kampaņas pasākums, tāds, jā, maucam. Es, protams, arī ceru, ka Apple vēl paliks, bet dažēl nepaliks šoreiz. Bet tāpēc viņi ir daudz ko palīdzējuši, devuši vispār neko sliktu nevar teikt. Un, Jānis piekrita, un tad mēs pēc tam tajā vakar gaitā vairāk sākam runāt, tad tur kaut kāds ir, tāds no viņa komandas redzēt Džeks arī, kā nav tur baigā fiziskā formā, bet, es tā sportiski aktīvs. Viņam kaut ko tā kā ieminās, viņš tāds, nekādā gadījumā, es tāds, kāpēc? Un tad bija, kad sanāk, vajadzēja, labi, es pieņemsim basketbolu, tur es varu 2 stundas no vietas skriet, maukt, man to patīk darīt, bet viņi jau tā kā skriet, es nezinu, šausmīgi nepatīk. Bet pieņemsim, es zinu, tu pa kalniem skrien, tā kā tas, man liekas, arī citādāk ir, bet tā kā, vienkārši zāpli skriet, es liekas. Un tad es aizbraucu un pasaku, jā, 12 minūtēs, cik var noskriet, visi jāskrien. All out. Un tad es noskrēju. Viņa teica, kā tur ir Arnis teica, ka labs rezultāts jau būtu 6-7 āpļi. Noskrēju 7,5 āpļus, par ko es biju ļoti priecīgs. 2 dienas nevarēju pastaigāt. Jo, jā. Bet rezultāts labs. Es tieši pamanīju uzreiz, protams, tavu krekliņu, jo es arī skrienu gan pa kalniem, gan pa asfaltu. Pa kalniem vēl nē, pa takām. Un pirmais, ko es skatījos, ka tev nav pulkstenis. Jo uzreiz tā ir tāda nianse, ko tu tā, un tad es nopag tā. Jāpajautā būs tev, vai tu kaut kā, sportojot, seko līdzi tur, nezinu, datiem analīzē, vai tas tomēr ir mana un Leldas vecuma vairāk raksturīgs to darīt. Kā tu redzi vispār sev apkārt, citus jauniešus un pats sevi, un tīri tādā veselības sporta ziņā un datu analīzes ziņā. Nē, tas ir, man liekas, tas ir baigi aizgājuši, jo es biju pats paņēmis to vūpu, uz mēnesi varēju ņemt trēlu, un tas arī bija kaut kad agrs pavasaris, varbūt februārī ap to laiks, un pats tēju, un tad man bija, ja beidzās trēles, es negribēju aizpiet, jo man vēl projām bija jautājums par to, vai es gribu, kad ir ekrāna funkcija vai nav ekrāna funkcija. Jo man, piemēram, patīk tā ideja, ka, ja man kāds zvana un es bieži esmu kaut kur on the field, kā saka, tad, lai nav jāvāc telefons ārpus, var pastīties vienkārši, kas tas ir. Un tad man bija tāds, ka es gribēju kaut kāds mēnesis, 2 vienkārši jautājos apkārt, gāju čekot, draugiem skatījos, tā kā bija ientraģēts. Es sapratu, ka es gribu ar to ekrānu, un tad man bija tāds, labi, tagad jau es palicu sociāli aktīvāks arī sociālos. Tad es mēģināju kaut kādu partnership dabūt, vai vismaz kaut kādu atlaidi, kaut ko tādu. Jo tāda lasa pulkstenis, šo maksā savu naudu. Un tad es kaut kam uzrakstīju, bet jā, tas sākās tas festivāls, un tas neesmu pieķēries, kā es teicu, vai privātajā dzīvē, teiksim tā. Un tagad ir mērķis viens no tagad arī iegādāties noteikti pulksteni. Jo cilvēki seko līdz, tā kā arī pieņemsim, mums tagad saistēs to rānu. Un, es jau biju sapratis, ka būs slikti, tā kā, kaut kā būs grūti. Bet tur viss arī kaut ko, gan man vecumu, gan tur, kas jau reāli skrējēji, maratonisti. Bija arī aizmirst, kā teikt, Estera uzvārdu aizmirst, kas olimpiskā medaļniece, zelta medaļa biatlonā jaunieši. Nē, Wolfa. Estera Wolfa. Jā. Zinu, viņi tur arī tas, es arī skriešu. Bet un tad viss tur kaut ko tādu, es sākumā domāju, tādā pulsā skriet, tad es tādā ritmā, es tāds, jā. Un tad ir tāds, jo ir, man liekas, forši ar pasakot līdz arī tam recoveryam, vai arī es zinu, kad ir kaut kāda intensīvākas dienas, varbūt pats aizmirst par to savu ķermeni, tik ļoti pasakot līdzi, un tu vismaz tāds pulkstens tā kā atgādini par tām lietām. Kaut vai vitamīns iedzert kaut ko tādu. Jā, bet kā vispār jaunieši un veselīgs dzīves stils? Viņi dzer mazāk? Jā, jūt. Jā? Jā. Man liekas, pirmā,
Labi, es neesmu redzējis nekādu statistiku par Latviju, bet man nereāli iekitoja, kad Amerikā bija par 25. gadu, man liekas, vai 20, man liekas, ka 25. Es nepiemēram, milenijāji viņi patērē tur gadā 21-22 miljardi dolāru uz alkoholu. Visu nākamās paudzes ir kaut kāds pusmiljards, nu plus mīnus no augas laika, un tad Gen Z ir 3. Wow, nu, tā kā rīktīgs 7 reizes. Jā. Un šeit es arī zinu kaut kādus bāru, restorānu, kaut kādus īpašniekus, kuriem arī jau ir tā, ka bezalkoholiskie, alkoholiskie kokteļi 1-1 attiecībā tiek pārdot. Un mums festivālā katru gadu uz to cilvēku apjomu krītās par 20-25% alkohola patēriņš. Un tu jau jūti, tā kā to jūti. Nu, man vienīgi ir tas, ka es nezinu, labi, viens ir, es nezinu, cik tur tās substanču lietošana ir tas aspekts, jo, protams, tas ir jau kaut kāds arī faktors, kas nāk iekšā, bet man neliekas, ka tas ir tik daudz. Bet ka vienkārši ar to visu sociāliem, ka tev jau arī tie jaunieši, viņi, nu tieši tas, ko Gen Z, Gen Alpha, viņi ir rītīgi iekšā, viņi zina visu, kas notiek trendiem, bet tajā pašā laikā viņi ir nereāli palikuši piesardzīgi, tā kā viņi ļoti maz sevi ekspozo, nu tā kā lielākā daļa. Un, ka viņi sanāk, nu, man liekas, tas kaut kādā ziņā iet roku rokā ar to visu, ka tā bālēšanās tev vairāk tas nav krūci, kas tā kā ir fine. Jā. Bet man liekas, man ir bijuši šī baudas par to, ka tev, manuprāt, pēc vidusskolas nu vajag tā kā padarīt sūdu. Ka vajag to pieredzīt, jā. Nu jā, nu tā kā zinījuši saprast, kāpēc, kas vispār tāds ir, kāpēc varbūt to nevajag darīt ilgtermiņā, vai, nu, kaut kādas tādas lietas, jo tā ir arī kaut kāda, mēs arī runājām, atceros pirms gada pirmo reizi, nu, ka šitais to trendu sāc novērot. Mēs ar čomu, ko tad viņiem tur ir, man 27, viņiem 26, mēs arī runājam, tā kā fakti, jaunieši, zin, tur nāk, mums tad jākonkurē ar Džekam 20 gadu, viņš mācīt, kā viņam 30 būtu. Nu, cik viņš 6 no rīta jācījās, 6:30 zālē, tur viss kaut kā šitā. Tādā no attieksmes dienas režīma. Jā, efektivitāte. Ties 20 gados smaukt efektivitātē. Jā, tā kā, zin, piekdienā iet ārā, nē, man ir jāstrādā, kaut kāds šitās. Jā. Un man liekas, vienkārši, nu, protams, es negribu, lai tas notiekās, bet man ir bijis šī bāzes par to, ka tā paudze tiks līdz tam 30-niekam, un viņiem būs piegriezies būt sāk efektīvām. Zini, tev jau ir ģimenes, tev ir nauda, nu, tā kā, jā, kamēr tas jauns un labi, tas kaut ko sačkrējies, tā ir daļa no izaugsmes augšanas, tev, zini, tur var piedot, tāpēc tev nedodas reiz liela atbildība, bet ja tu tā esi, nezinu, zinu, tev ģimene ar 2 bērniem, vai tev jau kaut kompānija, tu vienkārši pēkšņi sāc kost, vai, zinu, pārēji norauties, tas ir... Tur būs ļoti interesants pusmūža krīzes. Tur būs, man liekas, ļoti fucked up pusmūža krīzes. Īpaši zinot, ka šobrīd internetā, ko tas, zinu, cilvēku prāts ir tā kā ekspozos ļoti fucked up lietām. Man bailes. Īpaši, ka tev vēl... Viens, ka tu noraujies, ka tev nav īsti arī tās naudas, tur aiziet raliņas nopirkt vai hauspārtijā, bet ja tev ir nauda arī ko dzērt. Noraušanās arī citādāk, tieši tā. Kas ir vēl kaut kādi, nu, tādi novērojumi tev, ko tu redzi, kas varbūt mainās, par ko tev vēl ir baila? Labs jautājums. Nu, labi, politikā es šobrīd negribu iet iekšā par to runāt, man bija šī par to. Nu, es vienkārši šobrīd tā kā festivāli ietvaros, meklēju veids, kā ar pašvaldībām valsts strādāt, tāpēc man tas tāds jautājums ir. Bet tur nē. Okay. Bet, nu, es nezinu, man liekas, tā ir galvenais, ja mēs atrastu, man liekas, ka vajag tieši tev pasākumu ziņā, vai kā mēs organizējam festivālus, ko es teicu tiem koncertiem, nu, tā kā tur meklēt tā kā radošāks risinājums, un ka tēt, nu, līdz tādām lielākām korporatīvām kompānijām beidzot ir jāsāk atvērties tā kā trakākām idejām. Nu, piemēram, tas, ko mēs runājam toreiz tev par vidas reklāmām. Jā. Nu, mēs runājam par to, ka, pieņemsim, vai tu paņem, nezinu, tur visus Rīgas billboards un pa viņiem maksā, vai tu paņem pa to kaut kādu pusi no tā budžeta un kaut kādā Rīgas centrālā lokācijā uztais tur simulāciju, ka to meteorīts ir ietriecies, kaut mašīna ir iegrumusi zemē vai kaut ko tādu, nu tā kā, kad tev tas atsitiens ir tā kā forši, nu šitāds lietas. Jā, ka tā ir vairāk instalācija, nevis vienkārši tu uztais baneri un sagrūd viņu visur. Un vienkārši, nu tādā ziņā, ka tev ir publika, nu tieši, ka tie cilvēki, kam ir
korporatīvās kompānijas vai lielās organizācijas, kam ir tā nauda, ka viņam jāsāk nākt tam pretīm, jo tagad, kas ir arī, piemēram, pasākumu sponsorēšanas ietvaros, tev agrāk tur bija tā, ka tev tur alkohola sponsors iedod uzreiz, tur nezinu, piemēram, 10,000, un tā kā viņiem darījies, tad tagad tev pa 3,000 ir katru eiro jāatskaitās, ko tur viņi dara. Un tad uzreiz tāds finansējums, nu tur baigi tas vispārīdos sarežģītāk un grūtāk. Un ja mēs to atcēsim tikai pilsētas svētkiem, tad tev vajag jau tiekšā, tā kā, zini, laist jauns enerģijas un dāsmas. Tev ir kaut kas tāds, kas tev tad neliek mieru, ko gribās realizēt? Jā. Vēl nedalīsies, jā? Mēģināju. Nē, es tev nespiedīšu. Labi. Tas, ko es pateicu, tas būs vispārīgāk. Tie ir vienkārši, es negribu nodžingsot, ir 2 projekti, ko es teicu, rītīgi gribu iepašot un mēģināt dabūt gatavs. Kas ir galvenā tā ideja, es gribu šobrīd ka mēs startautiski sākam darboties ar Burzmu, kad ir tas potenciāls un uzrakstīt kaut kādus projektus, uztaisīt kaut kādus pop-ups, sadarboties tiem dizaineriem, sākt pats jūt apkārt, sākumā pa Eiropu, pēc tam gan jau plašāk. Un ar to pašu, ko gan ir skaipi pateikt, kad es ļoti aktīvi mēģinu ar to Bernīnu atrast kaut kādu sadarbību, jo ar viņiem ir tas, ka viņi tur Šveicē sēž, nu tā kā viņiem naudas tur vispār netrūkst, bet viņi tāpēc dienas beigās nenormāls kopi ir tā kā uz to finansējumu došanu, jo mēs tur visu sataisam, parādam pēc to krāklu, ka mēs ar jūsu šiem ušo un to visu, viņi tāpatās vispār necentu mums neiedam. Nu, tas Sīvēni. Tiešām. Bet tad tur, piemēram, atkal, kas bija forša lieta, kad viņi izsūtīja visiem globāliem tirgiem savējiem, nu, to rakstu, ko mēs izdarījām, un Amerikas tirgus bija haipā, un viņi tā kā pašēroja to visu. Un tu teici, mēģini atrast veidu, kā moši kaut ko... Varbūt viņi ir pretīm nākošā. Jā. Un tad tur varētu varbūt kaut ko mēģināt darīt, ar viņiem sastrādāt, tas būtu ritīgi krūti, ja varētu ar Burzmu saistībā aizbraukt uz turieni. Nē, nu skaidrs, ka tu neapstāsies. Jautājums tāds, vai tavi vecāki saprot, ar ko tu nodarbojies? Labs jautājums. Jautājums no paudžu perspektīvas citu. Nē, nu tagad viņi saprot, bet pagāja kaut 3-4 gadi, jā. Nu, ja teicu, īpaši teicu, ir tipisks, nu ne tipisks, bet viņš tāds biznesa cilvēks, it's all about money, teiksim tā. Un viņš sākumā vispār nesprat, ko es ar tām lupatām daru. Un māma jau kā māma zina, tur, kamēr dēliņš izdara, tur jau ir labi. Bet jūs abi dēliņi to darat, vai ne? Nu, brālis teikt, viņš ir palicis, viņš sākumā bija aktīvāks, bet teikt, viņš ir tīri mums palīdz ar kodām finanšu un likumdošanas lietām, jo viņš teikt sāc strādāt ir Riga Waterfront projektā, viņš aizgāja būvinženierijā iekšā, un tad tur ir ritīgi daudz ko darīt. Un, jā, māsa vēl tad parādījusies, viņai ir 15 gadi, viņa vēl, tā testējās mēnesi pēc ko darīt, kas patiks, Kaut kā tā, jā. Vai tu jūti, ka ir vēl kaut kādas iespējas, kas pietrūks jauniešiem Latvijā? Nu, es domāju, īstenībā, ka ne, jo, pieņemsim, mēs bijām aizbraukuši pa to pašu ar Liepājas kultūras galvaspilsētas komandu, tikties pa 27. gadu vispār, tā kā iepazīties, ko viņi dara, kas plānojas un tā, ko varbūt varētu darīt kopīgi. Un tur bija tā, kad viņi mums senāk bija, mēs uz 1 dienu vai 2 dienām toreiz bijām aizbraukuši, un tā kā bija plāns, ka viņi mums izvedīs pa savām tur jauniešu mājām, vēl kas tur pārējo noteikti. Un tur jā, tik daudz ko darīt. Liela visi ir coverots, viņi arī ar Eiropas naudām forši dabūjuši savu tās darbnīcas, infrastruktūru tam visam, tā kā tur arī nav tā, ka tu vienkārši stāst, un tad, jā, bet, šīs tā mašīnas nav pieejams, tas arī nav pieejams, bet tas viss ir pieejams. Un man liekas, tas vairāk par to, kad viens ir, labi, tie paši jaunieši, varbūt, jā, atkal, klišejas, bet jau pie tā, pa sociāliem, un viss, ka tur vairāk pazūd iekšā, kad to vajadzētu tur kaut ko vairāk cīnīties. Vai meklēt vienkārši veidus, kā viņus aizskart, tā kā uzrunāt, tādā ziņā. Bet otra lieta, kad man liekas liela problēma vienkārši ir, ka tev korporatīvām tām pašām kompānijām, valstiskām organizācijām, viņiem vispār nesanāk uzrunāt to jaunieti. Un tad tas ir tas. Jā, tas. Tur vajag jaunieti, kurš palīdz uzrunāt jaunieti. Jo tur ir tas, kad arī, kāpēc, pieņemsim,
Es zinu, ka ar mums izvēlās sadarboties, un ko mēs arī kā pičojam, viena no tiem galvenajiem mūsu trumpiem ir tas, ka mēs esam, ka mūs respektē tie jaunieši, viņi ieklausās, mēs arī paši esam tur daudz jauniešu komandā, un ka tā ir tāda laba prizma, caur kuriem, mēs varam jums palīdzēt arī viņus uzrunāt. Jā, jūs varat būt kā tilts. Jā. Forši. Tad varbūt mēs sarunas noslēgumā, ir kaut kas, ko tu varētu minēt, kas būtu svarīgs, vai kur tevi meklēt, vai kur ir nākamais pasākums. Viss, kur rakstīt, ja grib pulksteni piedāvāt. Jā, vienkārši ieplako visu. Mums ir jauna mājaslapa izstrādē, bet būs tas pats www.burzma.com. Tur ir kaut kādas galvenās lietas var atrast. Ja visaktīvāk mēs esam Instagramā, @burzma, ar robotiņu atceramies tikai apakšvīdu galā. Tur Instagramā vienkārši sakot līdzi, tur visu var uzzināt. Tur dažreiz liekas, ka ļoti daudz informāciju nevar izkot līdzi, bet, ja tu izlasīs aprakstu, tu viss sapratīs, ko cilvēki nedara. Un, tā kā es domāju, par nākamajiem pasākumiem, kas vai nākamajiem projektiem, mēs vēl tikai ziņosim, jo kā jau podkāstu sākumā teicu, tad mums tas pašiem vēl vispār jāsaprot, ko tālāk darīt. Un tāds vēstījums es teicu, ka vienkārši atceramies, lūdzu nesēžam mājās, ejam ārā uz izstādēm, pasākumiem, aizējam kaut vai uz 15 minūtēm, bet es zinu to, ka tiem organizatoriem tas tiešām daudz ko nozīmēs. Tik vienkārši. Tik vienkārši. Un kur vēl labāks ieteikums vasaras sākumā? Vai ne? Izcili. Paldies tev, Patrika. Paldies, jums bija ļoti forši. Prieks iepazīties. Apasē. Tiekamies. Tiekās, čau. Tiekās.